Nu, čau, čau, Sārma, jaunajā gadā. No, sveika, Valde. Jā, Jā, tiešām jaunā gadā ir jau gandrīz mēnesis pagājis. laiks. Redzi, cik ātri tas laiks ir aizskrējis. Nu, ko mēs šodien varētu pastāstīt mūsu sekotājiem? Jo, Es lai cik tas domāju, nebūtu interesanti, ka mums ir jā, kolosāli, kā lai saka, kolosāli informācija, ar ko mēs gribam padalīties. Un gribam parunāt par mūsu projektu, kurš tiešām ir apburošs, ja, jo es te tikko paskatījos, ko nozīmē, var teikt, mūsu projekta nosaukums Čeroīts, ja, tas ir dārgakmens ar spējām, ar maģiskām spējām, un kā izskatās šobrīd tas, kas notiek mūsu organizācijā, tā tiešām ir kaut kāda maģija, ja, jo savādāk es pat to nevaru izskaidrot, ja, jo būtībā, kad tu skaties un vēro un priecājies, kādi ir cilvēkiem šobrīd rezultāti, ja, nu tad te tiešām ir kaut kas maģisks visā šajā te procesā. Ko tu par to domā? Jā, zini, es arī aizvien vairāk saprotu, kad ir atrasts tiešām dārgakmens, jā, kad projekts strādā ļoti interesanti, teikšu tā, pat neteiksim labi, bet ļoti interesanti. Un ar katru jaunu dienu mēs aizvien atrodam kaut ko jaunu, kā mēs tajā visā varam gūt panākumus, ja. Un man gan tagad pēdējā laikā es tiešām neesmu ļoti sen pat Facebookā bijusi ne laivos, ne arī īpaši kādu uzrunājusi, bet cilvēki vienalga seko. Un man gribās tiešām šodien pastāstīt par šiem rezultātiem, kad ir tiešām projekti, kas strādā. Es atvainojos. Jo var jau sekot kādam, var pētīt un rakstīt komentārus visādus dzēlīgus, ja? Bet būtībā es domāju tā, ka katram ir vērts pamēģināt. Ir vērts pamēģināt kaut ko savā dzīvē jaunu. Ja, un dotajā mūsu tehnoloģiju laikmetā ir ļoti iespējams pamēģināt ar nelielu naudu startēt un izjust un pamēģināt savus spēkus jebkurā projektā. Jo arī uz darbu ejot, jums ir no rīta jāpieceļās, ja? Tieši tāpatās jebkamā citā. Ir jautājums, vai jums to vajag, vai ne? Nu, es domāju par to vajadzēšanu. Tas ir tāds, nu, kā lai saka, nosacīts jēdziens vajag visiem, jo kam nevajag šodien naudu un vajag ar katru dienu vairāk, ja vērojot to, kas pat labāk vispār notiek. Un, nu, faktiski tas, kas ir šo mēnesi noticis, tāds var teikt jau kā sprādziens, ja īstenībā, protams, ka tas ir dažu mēnešu darbs, ja tas nav tā uzreiz. Bet nu, šobrīd mums ir tikai janvāra mēnesī, ja sākot ar 6. janvāru, es nesen mazu video rullīti taisīju. 9 cilvēki, kuri ir saņēmuši pa pusbitkoinam, ja, nu arī šis te jēdziens bitcoin skripta, ja tas droši vien arī vairs nav nekas svešs lielākai daļai cilvēku, ja vienkārši, nu, daudz nesaprot, ar kādu karot viņi ēd, bet 9 cilvēki šo mēnesi, ja vēl mēnesis nav beidzies, es domāju, ka vēl būs rezultāti pa pusbitkoinam, nu, praktiski tie ir $20,000, ja, nu, protams, ka bitkoins nedaudz lēkā, bet gaidot šī gada aprīļa mēnesī šo te bitkoina halvingu, noteikti, kad cena vēl mainīsies, ja, tā kā, nu, faktiski daudziem tas var kļūt arī tāds, nu, kā saka, pasīvs, jo daudz mīl pasīvu, ja, bet, nu, visam pasīvam ir apakšā noteikti kaut kāds aktīvs, vai tā ir kaut kāda naudas summa, vai tas ir darba rezultāts, ja, bet, nu, noteikti tas, ko mēs šobrīd esam atraduši, jo tiešām dārgakmens ir jāmeklē, ja tas tā uzreiz nekrīt kabatā, bet, nu, droši vien, ka tas mums ar tevi arī ir tāds jau, var teikt, darba rezultāts, ja, jo, nu, tāpat vien jau nekas dzīvē nenotiek. Es domāju, ka tu man piekritīsi. Jā, nu ir jau pameklēts labu laiku, ja? Mēs jau te cīnāmies ar internetu kopā, jau man liekas būs tuliņās 3. gads, vai ne? Tā kā ir iziets cauri visam kam, un pamēģināti ir dažādi virzieni,
un pamēģināts ir meklēt jaunas tehnoloģijas, lai varētu visu darīt uz automātu, bet izrādās, ka tomēr vislabāk strādā vecās labās metodes, kad mēs tomēr komunicējam ar sev pazīstamiem cilvēkiem, vai ne? Nu jā, man šodien arī patika tas video rullis, ko mēs ielikām mūsu čata grupā, ja, kad uzaicini, iedod informāciju diviem, kas arī neko nevar un neko nemāk un nesaprot. Ja. Nu, ja aiziet kaut vai šī duplikācija, tad ar laiku tas ir īstenībā milzīgs cipars, ja, ko pat grūti stādīties priekšā. Tā kā, draugi mīļie, tie, kas mūs sadzirdēs, saredzēs, sajutīs, mums notiek regulāri informatīvās tikšanās, tūliņ ar nākošo nedēļu mēs to darīsim arī no mūsu čata grupas, patiešo no Telegramas Messenger, un, laipni gaidīti, rakstiet mums, zvaniet. Šovakar mums ir Zuma tikšanās, tie, kas jau ir mūsu grupā, arī laipni gaidīti, būs jauni slaidi, jauna informācija, varbūt mazliet padziļināta arī, ne tikai tāda, kā lai saka, iesācējiem, ja, bet katrā ziņā rezultāti ir fantastiski, jo ja dažu mēnešu laikā cilvēks sāk saņemt bitcoinu, sākumā, protams, pusbitcoinu, pēc tam veselu bitcoinu, un pēc tam jau vairākus, ja, un, protams, mazliet pastrādājot, nav ilgi arī jāgaida, lai varētu nopelnīt 1 miljonu. Tā kā šobrīd šis te instruments strādā, var teikt, nevainojami, perfekti, un vienkārši jāmācās ar viņu strādāt. Tā kā gaidām visus mūsu čatā, gaidām zvanus, rakstiet. Pilnīgi piekrītu. Jā, un es Valde tev pilnīgi piekrītu, bet es daudziem, kas varbūt baidās no šīm lielām summām, mēs sakam 20,000 plus bitcoins, ja? 40,000 bitcoins var nopelnīt miljonu. Es zinu vismaz, kad ir daudz tādu cilvēku, kas pasmaida un saka, jā, ko tu man tur stāsti. Bet, protams, neviens neielec uzreiz bitcoinā, tas ir taisnība. Ir pa ceļam uz šo bitcoinu ļoti daudz, ļoti labas izmaksas, ja? Jo līmeņi mums ir 4, šī algoritmā tā ir tiešām tāda kopiena, ja, kurā mēs esam nolēmuši pēc iespējas vairāk cilvēkiem dot iespēju vienam otram palīdzēt, ja? Jo, ja mēs viens otram nepalīdzēsim, viens nav karotājs, ja? Mēs varam tikai komandā dabūt rezultātu. Līdz ar to pa ceļam arī ir ļoti labas izmaksas, ja? Kaut vai beidzot, pieņemsim, sudraba līmeni, jūs jau varat saņemt zem $1000. Es uzskatu, ka katram, kuram ir pamata alga, kaut vai minimālā, ja viņam kaut vai vienreiz mēnesī ienāk šis te nepilnais 1000 kā papildus ienākums, tas jau būs ļoti labs rezultāts. Un cilvēki būs ļoti priecīgi par šo sasniegumu. Kaut vai viņi būs iedevuši informāciju 2 cilvēkiem, kuri pasaka, man neviena nav. Mums jau vajag arī tieši tos, mums vajag parādīt, ka tas strādā arī cilvēkiem, kuriem nav neviena. Tā kā nekautrējieties, rakstat mums personīgi, nākat uz tikšanās reizēm, kad mēs stāstam, kā strādā šis algoritms, kas tas ir, un tad jums paliks tā lieta pavisam daudz skaidrāka. Tā kā jā, gaidam no jums ziņu. Nu ko, līdz nākošai reizei. Atā. Jā.